2025. gada jaunums ir tas, ka vidējā izglītība Latvijā ir obligāta. Jūs jautāsiet, kāpēc, kādēļ un priekš kam tas viss ir vajadzīgs. Es jums pateikšu, lai paaugstinātu Latvijas kopējo IQ. Jūs redzējāt, kurā vietā mēs esam sarakstā? Ne pirmajā. Varbūt tieši tāpēc mums Latvijā ir dažreiz kaut kādas finansiālās, ekonomiskās problēmas. IQ dēļ tikai iedomājies, cik forši būtu Latvija, ja katram otrajam vai trešajam cilvēkam šajā valstī būtu augstākā izglītība, jo augstāko izglītību var saņemt tikai pēc vidējās izglītības vai pēc vidējās profesionālās. Cik mēs būtu gudri un pašpārliecināti sevi, mēs saņemtu tikai lielās algas, jo visiem ir augstākās izglītības un neviena pat vairākas. Jūs man pateiksiet, man nav laika vidējai izglītībai, man ir bērni, ģimene, es jau strādāju un vispār man ir jāpelna nauda un tā ir mana prioritāte. Es jums pateikšu, nav laika, nāc uz VSK tālmācības vidusskolu.